Šodien mēs iedziļināsimies tēmā, kas ir patiesi smaga, bet par kuru noteikti ir jārunā. Mums priekšā ir avotu materiāli par vienu no Stāļina lielā terora, tumšākajām un bieži vien piemirstām nodaļām, proti par sistemātiskām represijām pret Somiem Padomju Savienībā 30. gados. Un tas nav stāsts tikai par skaitļiem, tas ir stāsts par to, kā vesela etniskā grupa tika pasludināta par ienaidnieku. Tieši tā. Un mūsu mērķis šodien ir mēģināt saprast, kā tas viss mehānisms darbojās. Mēs aplūkosim, kā viss sākās, kā tas pārauga tādā organizētā slepkavošanas kampaņā, ko sauc par NKVD Somu operāciju. Un arī to, kā šo notikumu atbalstas jūtamas vēl šodien, cīņā par vēsturisko patiesību. Mēs runāsim par konkrētiem cilvēkiem, upuriem, bendēm un arī tiem, kas mēģināja to visu atklāt. Labi, kad sāksim ar pašu sākumu, jo šī traģēdija taču neradās tukšā vietā, vai ne? Kāpēc tieši Somi? Kāpēc viņi kļuva par mērķi? Sākumā 20. gados viss izskatījās pavisam citādi. Padomju vara pat atbalstīja somu kultūras autonomiju. Bija somu valodas skolas, laikraksti, pat vesels somu nacionālais rajons. Bet tad, ap 28. gadu, kad Stālins nostiprināja varu un sākās piespīdu kolektivizācija, viss mainījās. Un sākās represijas pret ingermanlandiešiem. Pagaidi, varbūt paskaidrosim, kas tieši ir ingermanlandieši? Tas nav vārds, ko dzird katru dienu. Jā, labs jautājums. Ingermanlandieši ir somu etniskā apakšgrupa, kas gadsimtiem ilgi dzīvoja tagadējā Ļeņingrāda apgabala teritorijā. Vēsturiski to sauc par Ingriju. Un viņu lielākā nelaime bija tā, ka viņi dzīvoja tieši pie robežas ar neatkarīgo Somiju. Režīma acīs tas viņus padarīja par politiski neusticamo elementu. Tāpēc jau no 1929. līdz 1931. gadam vien no pierobežas tika deportēti apmēram 18,000 cilvēku. Tātad vēl pirms lielais terors vispār bija sācies, jau notika masveida pārvietošana, un tikai etniskās piedarības un dzīves vietas dēļ. Kas notika ar to kultūras autonomiju, kas bija 20. gados? Tā tika pilnībā un sistemātiski iznīcināta. Līdz 37. gadam Padomju Karēlijā tika slēgtas absolūti visas somvalodas skolas, kultūras iestādes, pārtrauca publikācijas, radio pārraides. Un, kas ir ļoti svarīgi identitētei, slēdz arī luterāņu baznīcas. Principā tā bija apzināta kultūras izdzēšana, un, lai dotu skaidru signālu, tika arestēti un vēlāk arī nošauti augsta ranga somu padomju politiķi, piemēram, Edvards Gillings un Kustā Orovio. Viņus apsūdzēja absurdā somu buržuāziskajā nacionālismā. Bet tas viss notika līdz 37. gadam bija tikai, tā teikt, iesildīšanās. Tad šķiet tā mašīna arī tika iedarbināta ar pilnu jaudu. Pilnīgi noteikti. 1937. gada vasarā sākās tā sauktā NKVD Somu operācija. Tā bija daļa no lielā terora nacionālajām operācijām, un šeit atklājas šīs sistēmas patiesā birokrātiskā un vienlaikus baismīgā daba. Darbība notika pēc plāna. Tika izveidots tā sauktās trojkas, tie bija ārpustiesas orgāni 3 cilvēki, kam bija tiesības piespriest nāves sodu, bez jebkādas izmeklēšanas vai tiesas. Un šīm trojkām tika dotas kvotas. Pagaid mirklīti, ti saki kvotas? Tātad viņi burtiski strādāja pēc plāna šomēnes jārestē tik un jānošau tik un tik, kā rūpnīcā, kurai ir ražošanas plāns. Precīzi tā. Tā bija dehumanizēta industriāla slepkavošanas sistēma. Mums avotos ir konkrēts piemērs. 1938. gada 31. janvārī Karējas NKVD saņēma jaunu kvotu – arestēt 700 cilvēkus. No tiem 200 bija jāizsloga nometnēs, bet 500 jānošauj, un tas viss tika fiksēts dokumentos. Un šī sistēma, protams, radīja šausminošus rezultātus. Kādi tad bija tie reālai skaitļi, ko šāda sistēma radīja? Skaitļi ir nesamērīgi un šokējoši. Lai gan Somi veidoja tikai kādus 3% no Karelijas iedzīvotājiem, viņi bija vairāk nekā 40% no visiem lielā terora upuriem šajā reģionā. Kopējais nogalināto vai pazudušo somu skaits Staļina represijās tiek lēsts no 8,000 līdz pat 25,000. Tas ir milzīgs trieciens salīdzinoši nelielai etniskai grupai. Un šis terors skāra ne tikai vietējos, vai ne? Avotos ir minēti arī imigranti. Kanādas, ASV, cerot uzcelt to socialistisko paradīzi. Avoti liecina, ka vismaz 739 no šiem somu imigrantiem
tika represēti. Viņi atbrauc meklēt labāku nākotni, bet nonāca terora dzirnavās. Gandrīz visi tika atzīti par vainīgiem kontrrevolucionārā darbībā. Tāpat gandrīz pilnībā iznīcināja Murmanskas somu kopienu pie Ziemeļledus okeāna. Visi šie tūkstošiem arestēto nošauto cilvēku, kur viņi palika? Un tas mums noved pie vienas no baisākajām vietām šajā stāstā – Sandarmohas. Kas tā ir par vietu? Sandarmoha ir meža masīvs Karēlijā, apmēram 12 km no Medvežjegorskas. Un tā kļuva par slepenu NKVD nāves poligonu. Tur nieka 14 mēnešos, no 37. līdz 38. gadam, tika nošauti un aprakti tūkstošiem cilvēku, vairāk nekā 200 masu kapos. Ilgu laiku par šo vietu vispār neviens neko nezināja, bija pat tāds mīts, ka lielāko daļu ieslodzīto no slavenās Solovokas nometnes, kuras veda caur šim reģionam, ka viņus vienkārši noslīcināja baržās Baltajā jūrā. Bet tā nebija taisnība. Nē. Patiesību atklāja tikai 90. gados, kad pētnieki, un it īpaši vēsturnieks Juris Dmitrijev, piekļuva arhīviem. Dokumenti parādīja, ka 1111 ieslodzītie no tā sauktā Solovoka transporta tika atvesti tieši uz Sandarmohu, un tur viņus sistemātiski nošāva dažu dienu laikā. Mīts par noslīcināšanu visticamāk bija ērts veids, kā slēpt nozieguma industriālo mērogu. Tātad Sandarmoha nebija tikai vieta, kur nogalināja somus. Tas bija tāds nogalināšanās konvejers ikvienam, ko režīms uzskatīja par ienaidnieku. Tieši tā. Upuru saraksts parāda terora absurdumu un plašumu. Tur līdzās Karēlijas zemniekiem, zvejniekiem un mežstrādniekiem tika nošauti cilvēki no vairāk nekā 58 dažādām tautībām. Tur gulst liela daļa tā laika Ukrainas kultūras elites, ko dēvē par nošauto atzimšanu. Piemēram, tur nogalināja Lesu Kurbas, vienu no izcilākajiem 20. gadsimta sākuma teātra režisoriem, novatoru. Tie nebija nejauši upuri. Tā bija apzināta nācijas kultūras mugurkaula salaušana. Turpat nošāva zinātniekus, pareizticīgo arhibīskapus, katoļu priesterus no Polijas, pat Grūzijas princus. Un šim stāstam, protams, ir divas puses – tie, kas slepkavoja, un tie, kas cieta. Avotos mēs atrodam divas figūras, kuru likteņi šķiet pilnībā atspoguļo šo cīņu par patiesību un tās slēpšanu – Bende un atklājējs. Sāksim ar Bendi. Jā. Viens no galvenajiem Sandarmohas nāves soda izpildītājiem bija Mihails Matvejevs, vecākais NKVD soda izpildītājs. Viņa stāsts ir kā no filmas. Karjeru viņš sāk kā durvis sargs, bet pēc revolūcijas ātri vien kļuva par Čekas Bendi, un avoti liecina, ka tieši viņš personīgi organizē un vadīja Solovku transporta ieslodzīto nošaušanu Sandarmoha. Un kas ar viņu notika pēc tam? Vai viņu sodīja par šiem noziegumiem? Un te ir pats šokējošākais. Nē. Viņš uz īsu brīdi tika arestēts Berijas tīrīšanu laikā, bet drīz vien atbrīvots. Un vēlāk, jau pēc Stāļina nāves, viņš saņēma vienu no augstākajiem padomju apbalvojumiem – Ļeņina ordeni. Viņš nomira 1971. gadā kā cienījams valsts nozīmes pensionārs. Pagaidi. Viņš saņēma valsts augstāko apbalvojumu par masveida slepkavībām? Ko tas mums pasaka par sistēmu? Tas pasaka, ka sistēma ne tikai pieļāva šādus noziegumus, bet aktīvi atalgoja savus bendes. Viņa Ļeņina ordenis nav nejaušība vai kļūda. Tas ir apzināts signāls. Signāls, ka masveida slepkavības tika uzskatīts par valstiski svarīgu un godājamu darbu. Viņa acīs un sistēmas acīs viņš bija varonis, nevis noziedznieks. Pilnīgi nesodāmība. Un tad ir pilnīgs pretstats. Cilvēks, kurš veltīja savu dzīvi, lai šos noziegumus atklātu, vēsturnieks Jurijs Dmitrijev. Jā, Dmitrijevs ir šī stāsta otrs polis. Viņš ir cilvēks, kurš, kā aprakstīts avotos, ziemas pavadīja arhīvos, rokoties caur tūkstošiem lietu un grāmatu, un vasaras burtiski staigājot pa Karēlijas mežiem un purviem, meklējot masu kapu vietas. Tieši viņš kopā ar kolēģiem 1997. gada jūlijā atrada Sandarmohu un padarīja to zināmu pasaulē. Viņa darbs ļāva identificēt tūkstošiem upuru vārdus. Un šeit stāsts iegūst patiesi orvelisku pavērsienu. Cilvēks atklāja vienu no baisākajiem valsts noziegumiem, un valsts viņu par to ieliek cietumā. Diemžēl tieši tā. Dmitrijev pats kļuva par represiju upuri. Viņš tika arestēts un notiesāts, izmantojot ļoti apšaubāmas apsūdzības.
Daudzi starptautiski novērotāji, vēsturnieki, tiesībsargājošās organizācijas uzskata, ka šīs apsūdzības tika safabricētas. Safabricētas, lai apklusinātu viņu un diskreditētu viņa darbu, kas atklāja ļoti neērtu patiesību. Principā, viņš tika sodīts par atmiņas atjaunošanu. Vai Dmitrieva lieta ir tikai atsevišķs gadījums, vai tomēr tā parāda plašāku tendenci, vai cīņa par vēsturisko atmiņu Krievijā joprojām turpinās? Tas noteikti nav atsevišķs gadījums. Kā norāda krievu vēsturniece Irina Takala, kas arī pētījusi šo tēmu, pēdējos gados Krievijas Federālā drošības dienesta FSB arhīvi pētniekiem ir kļuvuši daudz grūtāk pieejami. Un tas nav nejauši. Tas ir mēģinājums kontrolēt pagātnes naratīvu. Un notiek vēl kas. Proti? Pēdējos gados ir bijuši oficiāli atbalstīti mēģinājumi pārrakstīt Sandarmosas vēsturi. Tiek izvirzīta alternatīva hipotēze, ka tur nemaz nav apglabāti Staļina terora upuri, bet gan padomju kara gūstekņi, kurus Otrā pasaules kara laikā nošāvuši somu karavīri. Kritiķi to sauc par klaju un apzinātu dezinformāciju. Mērķis ir skaidrs – nomazgāt Staļina noziegumus, un, kas ir īpaši ciniski, pārvērst upurus par bendēm un bendes par upuriem. Bet vai kāds tam pretojās, vai darbs pie patiesības noskaidrošanas vispār turpinās? Jā, par spīti visam. Somijā, piemēram, Somijas literatūras biedrība un Somijas Nacionālais arhīvs ir uzsākuši apjomīgus projektus, lai pētītu Stalina represijās cietušo somu likteņus un to, kā šī trauma ir ietekmējusi viņu pēcnācējus. Atmiņu nevar tik viegli izdzēst, it īpaši ir cilvēki, kas ir gatavi par to cīnīties. Tātad, apkopojot šo sarunu, mēs sākām ar kultūras iznīcināšanu, nonācām līdz industriālai slepkavošanas mašīnerijai ar kvotām, atklājām slepenus nāves poligonus mežos, kā Sandarmoha, un mēs redzējām divus likteņus – Bendi, kurš nomira godāts un apbalvots, un vēsturnieku, kurš tika sodīts par patiesības atklāšanu. Tieši tā. Un tas viss noveda pie viena ļoti satraucoša jautājuma, kas sniedzās pāri konkrētajiem notikumiem. Avoti apraksta ne tikai pagātni, bet arī nepārtrauktu cīļu par atmiņu, kas notiek šodien. Ko tas nozīmē sabiedrībai, ja pagātnes noziegumu atklāšana mūsdienās pati par sevi var kļūt par noziegumu? Un šis jautājums šķiet paliek atvērts.